Labdien! Labi ar visu! Sveiki! Esmu Karolīna no Kemperi 3 prieki, un kāds kempers man šodien Lietuvā nekas tāds nebija. Mēs to pasūtījām ar pirmo konvejeru, lai pirmie atvest uz Lietuvu parādītu jums, jo tas ir pats jaunākais Hymer meistardarbs MLT Cross Trail 580. Un tas ir skaistums, pilnība, offroad, viss vienā. Man ļoti patīk tā krāsa, šķirst un grekās. Man tā šķiet kā tuksneši braukt pa smiltiem, braukt pa bezceļiem. Tur to neviens nepamanīs. Tāds mazliet maskēšanās stils, vienkārši nereāli. Starp citu, šis kempers ir mazliet kā miks starp Ventures S, starp MLT un ir radīts kā kas ideāls. No ejam es jums parādīšu, kas ir līdzīgs Ventures, piemēram. Uzreiz bamperis ir bezceļu stilā. Tas pasargā no skrāpējumiem, no akmentiņiem, tas ir tāds raupšs, tas ir Venture S elements. Protams, es jums vēlāk pastāstīšu arī cenu, bet skatieties līdz galam. Delta raiteņi pat nav vienkārši all-terrain, tie ir augstākas klases, lai labāk brauktu pa bezceļiem. Un, ja jūs tādus gribat pirkt atsevišķi, tad tikai parastie riteņi vien maksā ap 6,000. Krāsa, šīs oranžās līnijas man tas atgādina smilšu kāpu kemperi. LED lampas ar 44 lūmeniem arī ietilps bāces komplektācijā. Apsildāms stikls, 190 dzirgspēki, automāts, distroniks. Starp citu, šeit ir motora aizsargs un ir aizsardzība visiem ūdens tvertnēm. Šis tiešām ir nopietns apvidus kempers, ar kuru varat braukt un nebaidīties. Tam ir pilnībā aizsargāta apakša. Šeit ir 10 dienu neatkarības komplekts, jo šim kemperim ir 2 saules paneļi pa 95 vatiem katrs. Ir 4 litie baterijas pa 80 amperstundām katra, kopā 320, lai jūs varētu tās 10 dienas dzīvot bez problēmām un neraisēties. Šeit mums ir elektrības sadales skats, termozonde, saules paneļu vadība. Īsāk sakot, tehnikas nenadēja. Ja jums nav problēmu, labāk šeit nelieniet vai arī atvediet pie mums. Ja daudz ceļojat un stāvat dabā, tad tualete ir ļoti nepieciešama. Tātad tualete ar papildu ventilāciju, kas izvadīta uz jumtu. 19 litri viss standarta komplektācijā. Ķīmija nav jālej, jo viss nepatīkamie aromāti tiks izpūst uz augšu. Tīra ūdens tvērtne 104 uz litru. Tad mums ir vieta 2 gāzes baloniem pa 6 litriem, un šeit ir papildu WC kasete ar speciāli tai paredzētu glabāšanas vietu. Plauktiņi iztur 25 kg, tāpēc varēsiet ielikt arī izmantoto kaseti un noteikti nekas neizlūzīs. Notekūdeņa novadīšanas šļūteni ir šeit. Bagāžnieks standarta komplektācijā izturētu 350 kg, tā kā mums ir sakavas āķis, tas iztur 400-500 kg. Ir arī āra duša, kur var izmantot gan ar siltu, gan augstu ūdeni. Šim kemperim ir paklāji. Tad glabāšanas vietas, kā redzat, visur ir vietas, kur salikt mantas. Tērauda grīda. Es pat nešaubos, ka jūs vedīsiet līdzi velosipēdus, kādu savu hobiju aprīkojumu, varbūt vespa vai vēl kādu motorolleru. Tātad šis pārklājums jums tiešām ļoti droši pasargās, lai neko nesabojātu. Un tad ir vēl, varam pat saskaitīt, ir 3 sliedes ar stiprināšanas gredzeniem, lai jūs varētu nostiprināt savus transporta līdzekļus. Viena ir augšā, viena šeit un vēl viena šeit. Vienkārši apsienat siksnas, nostiprināt un viss droši brauks. Visā kemperī ir centrālā atslēga, tāpēc ar vienu pogas spiedienu atslēdzas gan viss kemperis, gan bagāžnieks. Tad visur ir filtrs apdare, lai nesabojātu bagāžnieka grīdu, ko mēs te vēl atrodam. Rezerves riteni, atpakaļ skatkameru, vilkšanas āķi. Un, starp citu, ar šo vilkšanas āķi var pavilkt 2 tonnas. Mēs uzkāpjam uz jumta. Tātad, kas mums ir uz jumta? 2 saules pafeni, mums ir gaisa kondicionieris. Mums, redzu, ir Wi-Fi 5G maršrutētājs, mums ir GPS, mums ir lūkas. Un, starp citu, šis jumts ir pārklāts ar GR pārklājumu pret krusu, un pa jumtu jūs varat staigāt. Nebaidieties, tas tiešām ir droši un izturēs jūsu svaru. Tātad, ko es minēju par offroad kemperi, ir aizsargāts notekūdeņu tvērtne ar izturīgu metālu. Ja jūs brauksiet pāri akmeņiem vai pa kādu tiešām offroad segumu, jums nebojās notekūdeņu tvērtni, nesabojās apsildi un tas metāls pasarbās. Tāpēc brauciet, neapstādieties. Un te mums ir grila pieslēgums zem marķīzes, uzreiz atpūšāties, uzreiz cepat, ēdat. Var sakot, notiek dandīda.
Starp citu, mums ir markīze pa visu kemperi, un vēl zem markīzes ir pilns LED apgaismojums. Domāju, visiem interesē garumi, augstums, svari un taksalāk. Šī kempera garums ir 7 metri un 13 centimetri, platums 2 metri 22 centimetri, augstums 3 metri 5 centimetri, un tas sver 4 tonnas 10 kilogramus. Tātad šeit jau vajag D kategorijas tiesības. Nu, šis man ļoti patīk, tāds īsts mačo kemperis. Jā, šim kemperim ir arī papildus slēdzens no iekšpuses, lai nekādi nelieši pie jums netiktu. Aizslēgšana. Atkrituma tvērtne 60 cm platumā, tīkliņš pret odiem, apgaismojums, apsilde un varam doties iekšā. Tātad apskatāmies, kas mums ir kemperi iekšpusē. Līdz ar 3 degļiem, izlietnē ar vāku. Šīs dizains tagad ir visos Haimer kemperos, tāds Venture S. Tad jau tiešām nopietni ražo, tad ir arī darba virsmas paplašinājums, kas iztur 5 kg. Tādu moskītu tīku. Nakts aizskari. Nu, šeit viss ir standarta. Haimer skapiem ir tāds polsterējums un aizsardzība, ka jūs to vienkārši nesaskrāpēsiet. Ideāls kvalitātes kemperis. Mums joprojām ir atvilkne. Šī atvilkne iztur 15 kg, arī šī atvilkne iztur 15 kg, un mums ir vēl viena atvilkne. Un šeit mums vēl ir atkrituma tēkne. Leduskaps ar kompresoru. Es teiktu apmēram 120 litri ar saldētavu. Tāda, ko es patiešām ļoti novērtēju kemperos, ir cepeškrāsnes. Cepeškrāsnes ir lieliska lieta kemperī, jo jūs varat, kamēr braucat šeit cept vistu, un tad tiklīdz apstājaties uzreiz ēst. To mēs izmēģinājām, un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Kondicionērs darbojas no 220 voltiem, tiešām ļoti labi dzesē, tam ir nakts režīms un tas var arī sildīt. Dienas skapis jūsu drēbēm, otrs skapis jūsu drēbēm. Ar ko šis kempers ir tik īpašs? Šis ir XL variants. Šeit mums ir šis pagarinājums, apmēram 15 cm, jo, ja jūs izvēlētos ne XL variantu, tad šeit uzreiz būtu skapis, bet šis skapis ir izņemts un ielikt papildu matracis. Šeit mums vēl ir arī skaps glabāšanai. Zem leduskapja mums ir plaukts kartupeļiem. Gulta, divguļamā gulta. Lai jums, kungi, būtu vieglāk iekļūt, Haimers ir sagatavojis kāpnes. Cik gara gulta! Nebija šeit justos visus. Mau! Īsts XL izmērs, citiem vārdiem sakot, nebaidieties, esat garš, jūs šeit noteikti iedarēsieties. Šajā karaliskajā gultā mums ir lasīšanas lampiņa, tad plaukti. Starp citu, otrā pusē ir bija tādi paši piekaramie plaukti. Zīļi, lai saliktu mankas. Protams, šeit vēl ir liels plaukts visā gultas garumā. Tur salikt mankas, grāmatas. Abās pusēs ir logi, un no guļamistabas varat regulēt apgaismojumu, uzreiz nepieceļoties ieslēgt gaismas. Ja jūs jau aizgājāt gulēt, bet jūsu ceļojuma partneris vēl nevēlas gulēt, ir nakts aizkari. Šis kempers pēc sēdvietu skaita ir 4-vietīgs. Šī ir papildu guļam zona, kas izvelks no dzīvojamās istabas, vairāk paredzēta bērniem, bet domāju, ka tur vienu nakti var gulēt arī viesis. Un kopumā šī gulta kļūst šāda izmēra, šāda grandiozas izmēra. 2 metrus plats, 2 metrus garš. Tiešām var gulēt kā karalis. Ejam pārbaudīt dušu. Spogulīt, Freik, spogulīt. Ir arī skats. Man ļoti patīk šīs gmijas, jo, kad jūs ieliksiet savu kosmētiku, tā nekur nelidos apkārt. Un te vēl ir rozets manam fēnam. Skapis aizslēdzas un nekas neizkritīs. Neliešiem griezēji. Bet šeit ir vēl viena uzglabāšanas vieta. Apkure izslēgt. Esmu un stēļi. Varam kaut ko ielikt klāt, ja tev tas tiešām ir nepieciešams. Duša. Dodoties dušā, noteikti aizveriet šīs lietas, jo tik līdz nomazgāsieties dušā, varēsiet tās uzvilkt atpakaļ un jūsu kājas nesamirks. Un duša salokās ļoti vienkārši. Un, kad mēs ar Neriju jau izmēģinājām vienu Haimer dušu, tad arī šeit var divatā ietilpt. Tiešām bez problēmām. Ir tādas vietas, kur glabāt kosmētiku. Man patīk šis melnais dušas apdars risinājums. Tad ir lūka, nakts aizkar lūka, ja vajag, šļirsts no potekņiem, ērta, ergonomiska un patiesi ērta duša. Toalete ir standarta komplektācijā. Dzīvojamās istabas zona. Kempers 4 personām, tāpēc šeit ir 2 sēdvietas priekšā. Šeit ir tik ērti tā atlaisties un tā sēdēt, skupīties uz kādu skaistu ainavu un vienkārši atpūsties. Var sakot, gaisma, ērtības, komforts. Bet Crosstrail komplektā ietilpst arī televizors 27 collu. Tad šeit ir glabāšanas vietas.
Starp citu, šajā kemperī uzreiz ir jutīgs dīzeļa apsildes sistēma. Tad redzu, ka ir invertors, ventilators, lampa, ko varat piekārt šeit vai šeit, kā jums ērtāk. Gals griežas, un te ir īstā atpūtas un relaksācijas vieta. Galvenais Haimer vadības pananas. Šeit atradīsiet visu, gan cik daudz ir ūdens, gan cik daudz ir baterija. Lūk, baterijām ir 88%. Protams, mums nav ne ūdens, nekā. Varēsiet ieslēgt pumpi, izveidot profilu pēc saviem ieskatiem, piemēram, vakara profilu vai dienas profilu. Gaismas sakārtot, īsāk sakot, visu šeit var vadīt. Un, protams, Haimeriem ir Haimer Connection lietotne, ar kuru jūs savā telefonā varēsiet vadīt savu kemperu un skatīties, kā tam klājas, cik daudz ūdens ir un visus citus sīkumus. Šeit mums ir gaišs tekstils, bet tieši tāpat var pasūtīt arī gaišu ādu, tas jau pēc katra gaumas. Te vēl ir lasīšanas lampas. Tie, kas vēlas, mēs izmantojam lielus ekrānus, bet varēs arī grāmatas lasīt. Te ir plauktiņas, te arī plauktiņas polsterējumi, tad vēl ir āķis, kur pakarināt jakas. Vārdu sakot, apnākat un sēžat. Sēdekļi tiešām ir ļoti ērti, tie tā apņem mugura. Vēl augstākiem cilvēkiem tos var pagarināt, tie regulējas gan dziļumā, gan augstumā. Kā labā standarta mašīnā. Un tad paskatāmies, ko mums Mersis ir sagatavojis. Ceļojot man patiesībā ir sliktas ziņas. Šim kemperim ir ātruma ierobežotājs. Jūs varēsiet braukt tikai 120 km/h, jo tas ir augsts ar papildu aprīkojumu un tā tālāk. Paskatāmies, ko vēl Mercedes piedāvā. Tas ir Distronics automātiskā klimata kontrole, pilns drošības komplekts, joslu uzturēšana, noguruma uzraudzība, ceļazīma atpazīšana un tad jau arī sānvēja asistents. Patiesībā ir ielikts viss, ko vien var ielikt Mercedes Sprinterī. Tad vēl, kas mums te ir, elektriskā notekūdeņu izliešana, tās papildus lampas ieslēdzas, var ieslēgt palīdzību nobraucot no kalna, kas uztur stabilu lēnu ātrumu, lai jūs droši, nepārkarsējot bremzes, varētu nobraukt no kalna. Uzlādes vieta jūsu mobilajiem telefoniem arī bez vadiem. Aļdedzinātājiem, kas tas jau caur šīm ventilācijas atverēm vienmēr tiek padots svaigs gaiss no ārpuses. Aizmugurējā skata krakaļa. Mersis kā Mersis, ļoti labi. Jūs brauksiet un baudīsiet katru mirkli, jo vadīšana ir tieši tāda pati kā vieglajam automobilim. Tikai vēl varat aizbraukt tur, kur jūsu vieglais auto netiks. Tas ir ideāls apvienojums. Jūs aizvedat savu māju tur, kur neviens cits neaizbrauks. Šī kempera cena ir 148 000 plus PVN. Bet, kad jūs komplektēsiet, tā var būt gan mazāka, gan lielāka. Jūs varat nelikt āķus, varat nelikt kondicionērus, varat nelikt citas lietas, un tad cena būs lētāka. Vai arī varat vēl vairāk visu pielikt, un tad cena būs vēl lielāka. Tā aptuveni te ir ap 140 plus PVN. Paldies, ka skatāties, paldies, ka sekoļat. Komentējiet, rakstiet, sazinieties ar mums, un vēlreiz paldies!